Viņi piedalījušies festivālā Border Rock, bieži viesi 4 balti krekli, uzstājušies tādos klubos kā Depo un Rockability. Grupa izpilda gan cover versijas, gan oriģināla dziesmas. Dziesmas ir par apkārt notiekošo un esošo. Dziesmas sacerēšana tiek uzticēta grupas ģitāristiem un vokālistiem. Nē, es tā nešķielēju, tā gan interesanti. Es tev uzdošu jautājumus, un tad jau varbūt es jau tev priekšā uzrakstīšu atbildi. Okay. Tā, tad pastāstiet mums par to saucamo indie rock. Man ļoti samulsināja tagad Coca-Colas reklāma, kas iet, kad ir garāžu grupas koncerts. Ne, un ir garāžu roks, bet ir garāžu grupas. Tā tieši par indiju, es nezinu neko cilvēku. Man laikam jāmeklē tas vainīgs, bet... Ir Martroks, piemēram, tas ir vienkāršāks. Nē, tāpēc jau es jautāju, jo es jau arī nezinu. Tātad tu pats nevar atbildēt neko. Kas ir indija roks? Jā. Roks noteikti ir iekšā, bet kas ir indija, nu kaut kāds novirziens attiecīgi. Roks no Indijas. Domā? Es nezinu, es jautāju. Izklausās ticam. Nu, tad mēģināsim tā arī ticēt, tā. Un kāds jums labāk patīk izpildīt? Cover versijas ir savas oriģināla dziesmas? Oriģināla dziesmas, bet nu bieži vien arī tomēr ir tas coverītis jāuzspēlē, lai tad varētu saprast un kaut kā novērtēt, kas tas tur īsti notiek ar tiem dziesmām. Un kāds ir sanācis, kad jūs katrs no grupas dalībniekiem esat katrs no savas pilsētas? Cik es pirmie biju jautājis, tad esat no Liepājas, no Ventspils. Daugavpils, jā, arī ir nākotne. Es domāju, fantastiski, lieliski. Nē. Tad ir no dažādām pilsētām, jā. Es nešaubos, ka tas ir fantastiski un liels. Bet es jautāju, kā jūs tā salādzāties vienā lielā martā? Māksla! Nu jā, māksla ir mūsu visos iekšā. Es domāju, ka caur akadēmijām, caur mākslas skolām kaut kā ir mācījušies blakus, kaut kur tūmā ir bijuši un ir kontakts izstrādāties. Kontakts, jā? Ir kontakts. Tātad, un kāda ir jūsu tuvākie plāni mūzikas industrijā? Ko jūs vēlētos paveikt, kāda ir lielākie? Plāni ir lieliski un lieli. Aizvien lielāk un labāk un jaukāk un tā. Un es nezinu, mēs braucam sestdien uz Daugavpils spēli. Festivāls varbūt pastāst mazliet. Tur ir pasākums, jā, tur spēlēs vēl 3 grupas, kas būs vietējās grupas, būs Dropoplant un tā. Mērķi, nu kā... Pie Daugavas viss notiek. Kas var būt pie Daugavas? Un šeit arī jau esat otro reizi, vai ne? Jā. Un ko jūs darīsiet trešo jau reizi? Ir bijuši gadījumi. Labi. Šajā, nu tieši es domāju, par trešo gadījumu mēs parunāsim vēlāk, pie manis otrais, tieši tā. Un ko jūs šoreiz darīsiet savādāk? Es domāju, ka ir jau savādāk nekā iepriekšējo reizi, ja tu atceries, ko mēs darījām iepriekšējais. Mēs atklājām pasākumu ar dziesmu Vēlies, nē? Aplis bija, jā. Un tagad ir jau savādāk, nekatēji sagatavot vēl visādi brīnumi un... Šitie nav apli, šitie ir tagad kas kubiki, ja? Jā, un būs dziesma, būs tāda, kas vēl nav spēlēta iepriekš šeit arī. Tagad būs dziesmas debija. Šeit. Šeit un tagad, un to pie manis. Un kāda dziesma jūs izpildīsiet? Tas arī turpināt. Kāda dziesmas nosaukums? Kedas. Kedas? Kedas. Kedas ir kedas. Kedas? Labi. Grupa Marta, esam gatavi? Publika piebilst, lai jūs esat jau gatavi. Vēl mums mazliet vajag laiku, ja? Tad varbūt pastāstu mazliet par šitiem te čaukstošiem tev pie kājām. Par ašungs. Pārsteigums moments. Pārsteigums moments. Es arī tāds varētu dabūt. Noteikti, šitie ir paši taisīgi. Tad tu man pēc tam pastāstīsi, kas ko. Aizkulisēs. Aizkulis, pie manis. Aizkulisēs pie manis. Labi, ok, Grupa Marta ir gatava? Nē. Vēl nav. Nav, bet klausītāji ir gatavi.
dziesmas spēlēt, ja?